Sveiki visiem! Es tagad filmēju video, tāpēc, ka es vienkārši sen esmu ielicis YouTube video. Un es spēlēju serverī un Minecraft. Un Egvārs es spēlēšu. Tā ir spēle, kur jāizšķaid pretiniekiem ir ola. Un ja tev nav ola izšķaidīt, tev vēl ir dzīvības, un tad tu nenomirsti. Bet nu tā, tu jau visi redzēsiet, kad es spēlēju. O, sākās jau spēle. Es izvēlējos sarkano komandu. Jā, man sarkanā labāk patikās nekā zilā. Un rek, tur ir ola. Uzdevums ir pretiniekiem atnākt un izšķaidīt mūsu olu. Kur ir dzels? O. Visi nāk un cenšas nozakt man dzels. Nē, tas var nozakt man. Jā, tur ir kāds cits dzels ģenerators. Un tas ir vidus. Un tur aiz tās puses ir otra komanda. Es esmu tādā mapē, kur ir tikai divas komandas. Sarkanā un zilā. Man šķiet te bija viens. Te jau tas stāv. O, es no viņu var zakt. Te visi skrien iekšā cenšas daudz. Laim, ka viņš aizgāja. Ātri man būs jādabūna ēdiens. Armers man ir, jo starter kitā, nu nevis starter kitā, bet nu, kad tu spēlē daudz, tad tur var nopirkt visu kaut kādu sākumu komplekts. Ot, jau kādas citas sasitās. Es ceru, ka te jau nav pretinieki. Laikam nē. Ātri jādabūna zobens ir. Ēdiens vēl jādabūna. Vēl vajag. Vidū ir, piemēram, visi diamanti un vēl. Tāpēc vislabāk ir... Ko? Jau izšķaidīja? Kā viņi tik ātri tika? Viņš bēg. Ir. Tik ātri. Es pat nepaspēju nopirkt blokus. Man ēdienu vajag noteikti. Bloks. Mums nebija ola apbūvēta, tāpēc. Jau izšķaidījuši ceļi. Mums šitā ir zauda ritīgā. Nē! Nu, pirmā spēle zaudējām. Tagad tas otrā mapē var malā redzēt, kad ir vairākas komandas zilu, zaļu, dzeltenu un sarkanu. Rek, tur ir viens dzels. Skrien. Jā, visi paspēja noķert. Uz pirmo līmeni. Šoreiz komandā mēs esam 5 tikai. Citās ir 6. Būs bišķiņ grūtāk uzvarēt. Jau vieta šoreiz ātrāk uz vidu mums ir. Cits komandas iet. Jau cits komandas tur iet. Zilā komanda vēl neiet uz vidu, tāpēc mums ir vēl iespēja uzvarēt. Tur jādabūna kaut kāds zobens. Man vajag kaut cik zelta abolīšu. Nē, iedod man. Jā, es viņam var ņemt nost. 2. Es dzēluši tam var ņemt nost. Yes. Man. Vienu es varu, vienu viņš var. Te neviens nevāc dzēles. Tāda. No, OP. No. Dzeltenais. Jādod savu dzīvību ir. Redz jau bēga prom. Mūsu ola, protams, nav atkal apbūvēta. Viņam viens... Visi skrien uz mūsu olu. Dzeltenais ir nost ātrāk atzimst, ātrāk. Zilēs jau. Kur ir zilie? Aizbēg.
Mans viss zelts un dzels, pazaudēja. Kāpēc viss skrien tieši uz mūsu bāzi? Man ātrāk viss ir jāuzlabo. Oi, novāc man! Es zinu kāpēc, tāpēc, ka man nebija labais armers, viņam nav uzlabotas, man parastais bija. Vajadzēja izvēlēties citu kitu, ja es būtu zinājis. Ātri jāpaņem. Galvenais šī spēlē viss ir uz ātrumu jāpaspēj. Jo pēc tam šitas ir OP, tas ir, kad viss ir enchantots un dimanta bruņas te var pat dabūt. Un ja tu dabūni dimanta bruņas, tas ir ļoti grūti. Un sanāk gara spēle, bet, garās spēles nav īpaši foršas, tāpēc. Bet man kaut kas ir foršs, piemēram, reku te ēdiens ir daudz lētāks. Var nopirkt daudzāk ēdienu. Bloks jānopērk. Kas man vēl? Armeri. Nē, es armeri nopirku. Bišķiņ zelts jāpaņem. Priekš zelta ābolīšiem drošībai, lai nenomirtu. 4 būs man šķiet labi. Neviens neskrien vēl, pašlaik neviens neskrien. Zelta ābolīši. Pietiks, malcam uz vidu. Viss īstenībā kādam vajag palikt apmūrēt olu, jo es zinu, ka mūsu olu noteikti tagad izšķaidīs, jo parasti, ja es palieku un sargāju olu, tad neizšķīs, bet PvP. Viņš skriens mūsu olu. No! Tāds bija labs sitiens. Jāpaskatās, vai vēl kaut kas nav. Kāpēc tas čilīts deg? Vidū mūsu viss apvāc, tāpēc viņš deg. Sarkanie BC zilie. Viņš jau bēg? Kāpēc viņš bēg? Visu komandu es nepaņemšu, visu komandu nepaņemšu. Ir novāc. Boosts man bija. Mūsu komandā jau ir citiem dzelzs bruņas. Es jau domāju, man sako. Viņi tik uz zilie visu kontrolē. Mums ir problēmas, tāpēc ātri, pēc iespējas ātri. Viņiem, ja viņiem visu kontrolē vidu, kas viņiem bāzē sēž? Ātri jānopērk, jādabū un šitas te dimanta kaļamais. Zelts ātri jāpaņem, jo, kad OP te pa zeltu var, ir tieši pretī. Viens paliek pat pāri. Jo man šķiet bija 5. Jā. Efektīvi tā. Jo, ko var zināt, te OP obsidiāns arī ir ļoti lēts. 1 obsidiāns bija 3. Jāpaliek bāzē. Jāgaid uz stūri, kad viņš skries pāri. Jāizliekas, ka bail no sākuma. Skrien jau fistot nost ar roku. Kā viss atskritīs. Mums tur viss atskaldīs. Ir nost. Ja kāds mūsu bāzi piesargās, tad es varu... gan es ielagāju bloku. Viņa bāzē ir kāds. Viņi visi ir atpakaļ savā bāzē. Es jau domāju, iet izšķēdīt viņiem olu. Lai neatdzimst vairāk. Kas tad vidi sargā? Mēs esam vidi pārņemuši, labais. Kas šitam ir? 2. līmenis. Kas tā darās celtanajiem bāzē? Viņi ir tādi!
Ko viņi dara? Viņi ir sevi taisa tādas bāzes. Nūbi tādas taisa. O, veicīt PvP. O, 3 pret 1. Fui, 2 pret 1. Man vajag ēst, ciek man atvāks. Paēst vajag. Es ceru, ka viņi nobīsies no zilajiem. Nobīstaties no zilajiem. Nobīstaties. Ir ēdiens, lai ataug dzīvības. Man kāds saka vai nesako. Kas viņus atvāc? O, atvāc, zilie. Bet kur tādu plakanu tiltu, taču visus var pārskriet, viņiem ir sliktākā traķēdija ever. Sami dimanti. Atvācām viņu. O, viņi nevar ievainot, viņš špava, viņi tikko atzīmes ir. Skrienam. Lai mazāk sit man. Oh, no, dzīvības. Viņi visi skrien noteikti no pakaļ. Oh, no, obsidiāns. Visur apkārt. Tad jākaujās pa dzīvību, no. Oh, no, visi pret... es esmu mirs. Esmu mirs. Ai, nostos augstam. O, mūsējie jau apbruņojušies ļoti labi ir. Man vajadzēja vajag pa snīki ielavīties, viņiem vienkārši tur pa kluso ritīgi iekšā. Kāds sēž mums uz dimantu? Tu pat kaujās pa dimantiem. Kur tādi jautājumi uzdomāja sēž uz dimantiem? Viss. Daudziem bailes sēdēt vidū, sēž viss mājās. Brīžiem besīja es, piemēram, kad citreiz es atnesu dimantus mājās, un tad viss man dzīv nost. Nē, pirksim dzelzobeni. Kas mums ir apkārt ap olu? Apskarās. Mums vispār kaut kas ir apkārt olai. Daži obsidiāni. Kādam izšķaidīja olu. Man ir jāapmurē olu. Ciek zaudēs. Protams, jo neviens no visiem pilnībā vienalga pa olu, kad izšķaida, kad kāds skrien akšās un olu. Oi, man ēst jānopērk ir ātrs. Ko zin, kurš... Man obsidiāns vēl ir. Čalī. Labi, tagad vismaz kaut cik oli ir droši. Čalīšu vēl kaut ko dīvaini būvē. Cik man ir 10 zelta aboli, ir viss normāli. Ēdiens. Jāiedzēja nomi. 30. Bišķiņ par daudz, bet nu. Zobeni. Es gribēju to dzeltu zobeni pirkt. Ātrāk nenozodz man zeltu. 17, perfekt. Nē, tam man vēl abolis tikai sanāk. Malats veids. Uzlaboja zeltu. Uz kura līmeni mums ir uz 3. Zeltam ir 4. laikam maksimālais, jā. Vēl var vienreiz. Kas tur skrien? Tas ir Fisting Masters! Tā viņš aizlidoja. Pāri visam. Kāpēc tik daudz sapirku? Pirksim rezervas armeri. Ja izšķīst. Jo, kad sāk šķaidīt, tad viņš ātri šķīst. Īpaši, ja visi komandas šķaidi. Nopirksim sev daudz bloku šoreiz. Ēdiens man ir daudz.
izsviedīsim, lai vienkārši liek materiāls. Kas mēs visi skrienam uz vidu? Vajadzēja kādam palikt bāzē. Man kaļmais nav. Vajag dimā kaļmo paņem. Ja 40 dimantiem var nopirkt super dimā kaļmo, tad es caur, kad man vīsties skrēja, tad es mierīgi būtu izšķēdījies caur viņu tam obsidiānam. Jo viņš izšķēda vismaz kādās 2 sekundēs obsidiānu. Bet, 40 dimā. Ja jau neņem nost, tad jau uz 3. level dimantu ģenerators te jau ātri var dabūt. Ko man vajadzēja, ko man kaļmo. Es nevaru labāk kaļmo nopirkt. Tas ir 12 dimā. Zeltā bolī. Man loki īstenībā vajadzēja. Es tagad cenšos iznīcināt ātrāk visiem olas, bet man zilajiem ir izšķēdīt labs. Man šķiet viņi bija visvairāk komandā. Dzeltanie ir maz. Pots, PvP. YouTuber viens skins. Tā ir zilo bāze. Kāpēc te skrien? Kāds viņam ir? Visi sēž bāzē. Pārbijušies. Bet tagad viņiem ir vislabākā izdevība. Viņiem oli ir izšķēdīti. Un visiem vairs neinteresē pa viņu. Dzels bruņās pilnajās armero. Viņam ir daudz damage krītot. Vajag atjaunot dzīvību. Kas viņam īstenībā dzeltenie skrien mājās? Kas viņam ir uz olu? Izskās, ka... Oi, nē, kas tur skrien? Viņi cenšas izrakt zilajiem zem kājām. Es zilajām iešu palīdzēju. Nē, viņam arī ir dzels bruņās. Es varētu nogalināt vienu, bet ne visu komandu. Lavā gandrīz. Nē! Ātrāk bēgam prom. Man jābeidz degt ir. Ja kāds man sekos, man viss jau. Atjaunot dzīvību. Sarkanie skriens mūsu bāzes. Kas sarkanajiem ir uz bāzes? Beidz degt. Sarkanie kaujās pret dzeltenajiem nekas nav mājās. Dzeltenais tūlīt nomirs dzels bruņās. PvP master rāda, ko tu spēj. Neviens uz mums izskrē. Pa 2 pret 1. Uzskrienām augšā. Uzēdam ābolīti. Viņam ir liels sitiens. Piedos sarkanais, bet kaujies ar dzelteno. Es ceru, ka viņš kaujās ar dzelteno. Bez skrien 2 pret 1. Zaļais. Lūdzu, palīdz man. Kāpēc mūsējie dzels bruņās nepalīdz mums? Puiši! Atjauno viens sitiens, man ir dzīvība pašlaik. Lūdzu, nogaliniet viņu. Man nav nekā, bet kāpēc es negribās atkal pazaudēt. Yes. Vismaz mūsējiem dažām te ir loks. Oi, sarkanējiem ir dimām bruņās jau. Man vajag viņiem kaut kā kas tas pa smuku ceļu? Smuks ceļš. Izskatās tieši domāts priekš manis.
Viņš paņems loku, es varu derēt, ka viņš paņems loku, viņš paņems loku. Viņš 100% tagad uzgāja augšā sargāt olu. Viņš mauc augšā sargāt olu. Ja viņš skriet man pakaļ. Nē, zaļais aiziet. Ja viņš man skries pakaļ, tas ir debilākais dimanta bruņās. Jo tad man nav ko zaudēt. Oh, skaidrs, kāpēc man viņa tā slānīja. Man taču vispār jā. Tas bija tu. Varbūt jāsāk pa nopietnu spēlēt un jāņem kaut kāds labāks armers. Loks jānopērk. Ja ir loks, tad jau ir drošība neliela. Bet ja es jau dabūtu tos dimants. Jā, čaļi, atstāja man dimants. Kas mums darās ar olu? Galvenais, lai kaut kas neuzsnīkojas uz mūsu salas un neizdīt. Dimā krekls. Kādu zobenu man vajadzētu? Dzels īstenībā ir normāls. Ja es kaut kā tiktu uz sarkano salu, tas būtu daudz drošāk, jo ja viņiem vēl lola nav izšķaidīta un visiem dimantu bruņas, tad ir problēmas. Tad viņi mierīgi mūs iznīcinās un būs vēl viena spēle zaudēta. Bet nu, tagad ātri viss ir jādabū un jāskrien atpakaļ. Īstenībā man dimanti jau pietiek par 22. O, perfekt, to 2 pārpaliek. Varbūt sakrājam dimants zobenu? Vai loku? Man šķiet, ka loku man vajag labāk sakrāt. Kas mums te kāds skrien jau uz mūsu olu? Kāds sauc mūsu? Nē, tas tikai atnācis uz akmām dimants. Cik man 20 vajag armerim. Un cik man vajag zobenam? Es nezinu, 9 vai 12 man šķiet bija. Jā, 12. Vismaz es ceru, ka 12. Vai man taču loku vajadzēja? Pss. Vai dimants zobenu? Loku vai dimants zobenu? Ņemšu loku 14, 15. Sitiena loks ir pats labākais. Kad var nolidināt nost. Bults pa zeltu var nopirkt. Ja es iesaku pirkt, tas ir spēks. Spēks neko nedara, bet sitiens te aizšauj ritīgi tālu prom, tas ir ritīgs labums. Jo, ka, piemēram, cenšās atnākt uz savu mierīgi var nolidināt tā spēku, tu tikai viņu pārsvarā ievaino. Ko viņi tad taisās sēdēt? Paša sēdēšana ir visilgākā spēle, un tad visgarākais ir. Gar spēles, garlaicīgas ir. Viņam jau pilni. Kam izšķaidīt? Dzelteniem, nevajag šķaidīt dzelteniem. Tad sarkanais, protams, sarkanais izšķaidīt. Ja jau sarkanais, te jau loģiski, ka dzeltenajiem. Viņš neies šķaidīt savu olu. 4. GG raksts čatā. Un šitas. Bet nu, dzeltenie jau paši bija vainīgi. Kur tāda taciņa? Tur var skriet ar loku šaut un tu nenolido. Nu, PvP master. Rāda, to varēs izdzīvot. Ja viņam jau nav dimanta armers. Es īstenībā tagad varētu nopirkt dimantu. Sarkanais. Kaut viņš nāk, tas dimanta bāzi. Es būtu priecīgs. Kāpēc tas čalīts sāk šaut? Vajadzēja atļaut viņam skriet. Viņš noraks mums ceļu. Uz vidu. Man vajag ceļu uz vidu. Viņš roka ceļu nost. Loks ir bults 64. Es nezinu, vai ar 64 bultām pietiksies. Vai es ceru, ka neviens tajā loka nesēž.
Es man šķiet tieši ar to pašu traķēdiju. Es nenopirku necik zelta abolīšu. Atkal kaut ko izskrien no bāzes un aizmirst. Iedomājies, es neaizleku to lecienu un nokrist. Vienkārši būtu epic fail. Tad būtu jāedito video, lai atkal dabūtu, lai cilvēki nav garlaicīgi skatīties. Kamēr atkal čakarējos un dabūju visas lietas. Un, protams, ko es aizmirsu, diezin. Tā taču nevar būt tāda lieta, ka kaut ko neaizmirst. Nepietika, kad abolīšu aizmirst, to kaut kam jāaizmirst. 12 man šeit bija. Uz kur līmeni? Uz 3. Paņem 11 un skrien prom. Man īstenībā vajag vēl labāk kaļamo. Cik šitam ir efektivitāte? 4. Vajadzētu to pašlaik būt labi. Viss tik čakarē. Bultas īstenībā 64 priekš šitāds kariņi ir maz. Es nezinu, es redzēju, ka tur pirmīt viens aizskrēja. Vai man tā likās? Ja viņš tagad nokšotos man nost, tas nebūs pats foršākais. Haks. Kāds hako, ja kāds hako, tas pats drausmīgākais. Jau šaudās, tur novērst uzmanību ir. Dimantnieks skrien uz vidu. Kāds tur skrien šurp. Ui, gūdrs. Dimantnieks, man ir cauri. Ko? Aiziet. Ir. Aiziet. Tu šāvien. Man ir jābēg prom, es te nevaru stāvēt. Es zinu, ka viņam ir, cik man ir bloka. 64, baigi maz. Es zinu, ka viņam ir loks. Viņš var tēlo, ka viņam nav loks. Bet ja viņam tiešām nav arī loks, tad es nezinu. Jāpaņem te aizsardzību bišķiņ. Lai nenokrīt. Es tādu seju, ka viņš te visu laiku gaidīs. Tur skrien. 64 bloku baigi maz. PvP ar mani viņi nav vieta pat cerība. Jāuztaist acīm priekš citiem cilvēkiem. Priekš kā? Priekš viens zilā? Viņš redz, ka... Ja es būtu iekritis tanī caurumā. Te man jāēd abolīši un jābūt, ka kāds nāks augšā un jāšauj vēl loku, kamēr mūsējie. Kamēr es aiztur dimam. Viņš nāk diezin. Nē, nāc te nemaz. Caurumā jāiekāpj. Man visu laiku jāredz, kur viņi nāk. Nepaspēja iešaut. Viņiem tur ir. Gandrīz nost. Kā viņš? Haks? Kā viņš tik ātri novilka ar loku? Man cauri ir, viņš atnāks uz augšu. Ja jau kāds nekāpj. Man ir tā jāsargā tagad.
O, no! Es viņu varu atvākt. Dā! Ja es būtu to trāpījis, viņš būtu mīrījis. Kāpēc šitādu lietu izdarīju? Viņa vietā es jau būtu sen atskrējis pa to pusi, kamēr es neskatos un atvāks. Es domāju, baigi gudrais pietapties. Kā man šauj? Tur kāds ir? Oh! Mūsējie ģēniji! Kamēr viņš viņiem šaujas var pamačīt pa slīpo, varbūt tur, cik man armers. Redzi, 23 bultas atlikušas, teicu. Šinī spēlē daudz, 64 bultas ir maz. Es visi esmu vainīgs, viņi pamanīja, tāpēc, ka es te atnācu. Ai! Kā viņš atskrēja? Man ir jāsprinto, cik man kājas nes. Bet es nevaru skriet nost atkal. Straķēdī, labā straķēdī. Abolīts. Viņiem ir super labi. Kā viņi man tik labi skalda? Viss man cauri ir. Bultas beidzās, vēl labāk. Es biju izslēdzis, lai dabūtu lietas atpakaļ un tieši tikko izšķēri mūsu olu. Nevar būt. Man cauri ir. Es varu iet slēpties vai vienkārši zaudēt. Visi mūsējie skrien un cenšas paslēpties. Skrienat, jūs tur nošaus, puiši. Viņam ir loks. O, 2 sitieni! Ej, tu nost. Ja es būtu klusām noskrējis. Nu, šito spēli abas 2 zaudēju. Vienkārši rītā varbūt. Es tikai filmēju. Bet, nu, tur vienkārši parādīja, ka man daudz vairāk jātrenējas, lai uzvarētu. Un paldies, ka skatījāties, un tā līdz vēlākam.